Labdien! Es esmu Justīna Jurcika, un šis ir portāla TV3LV podkāsts Veselīgas sarunas. Tajā ik pārnedēļ kopā ar Veselības centra apvienību un tās speciālistiem iztirzājam dažādas aktuālas tēmas, lai ik viens no mums varētu spērt soli tuvāk veselībai. Novembris lielāku uzmanību pievērš dažādiem ar veselību saistītiem jautājumiem, tostarp tajā īpaši tiek aktualizēta arī vīriešu veselība. Šis temats pavisam noteikti sevī ietver ļoti plašu tēmu un loku, un lai noskaidrotu, kas ir tās pamatlietas, par kurām būtu jādomā un jārūpējas katram vīrietim, uz sarunu esmu aicinājusi Veselības centra apvienības urologu Andreju Maļevski. Labdien, Andrej! Jā, kā teicu, tematu var būt daudz, par ko runāt šajā jautājumā. Pieskarsimies tādiem iespējams būtiskākajiem tādā koncentrētā veidā. Vispirms par prostatu un prostatas vēzi. Es domāju, ka katrs vīrietis, neatkarīgi no viņa vecuma, ir kādreiz dzirdējis to maģisko vārdu prostata, bet es pieļauju, ka varbūt tās ne visiem uzreiz ir skaidrs, kas tā tāda vispār ir un kādu lomu tā spēlē. Varbūt varat izstāstīt īsi, kas tas ir un kāpēc tā ir svarīga vīrieša organismā. Prostata ir organs, kas ir visi vīrieši no pašas dzimšanas. Šeit ir pacienti, kas saka, ka man sākusies laikam prostata. Viņa sākusies daudz agrāk. Idejas, ka prostata atrodas mazai iegurnē zem urinpūšļa, ar to iziet urina izvadu kanāls. Attiecīgi viņa regulē urināciju, tā teiksim. Viņa ražo daļu no ejakulāta, respektīvi daļu no spermas, piedalās tās ejakulācijas procesā un arī aktivizē testosteronu, respektīvi piedalās hormonālajā regulācijā. Un kas ir tās, nosaucot tās vairākas lietas, par ko viņa ir atbildīga, kur viņa ir iesaistīta, kas ir tās pazīmes, tie simptomi, kas liecina, ka kaut kas nestrādā tā, kā tam vajadzētu būt? Kas tās pirmās lietas, kam vajadzētu varbūt pievērst uzmanību? Prostata jau var nestrādāt kā vajag, bet bez nekādām, sūdzībām. Viediski ir tā, ka prostatai pamatī ir divas slimības. Labdabīgs audzējs un ļaundabīgs audzējs. Ir bišķi vairāk, tur cistas, iekaisuma infekcijas, bet pamatī ir šīs divas. Labdabīgs audzējs, tātad adenoma, hiperplāzija attīstās plus-mínus sākot no 40 gadu vecumā, attīstās lēni un pat par sevi tas var vispār nekā neietekmēt cilvēka dzīve. Un, principā, asimptomātiskais palielinājums viņš vispār nav jārastē. Jāsako līdz, bet tā. Un neatkarība no izmēriem var nebūt sūdzības. Kā es saku, varbūt lielai un nevainīgi, varbūt maza un pretīgi. Cita lieta, ka tā prostata palielinās lēni un pakāpeniski, arī sūdzības pieaug lēni un pakāpeniski, un bieži vien cilvēks nefiksē, ka tas trūkla pirms 5 gadiem bija jautrāk un ātrāk. Un, ja es redzu, ka, izmeklējums prostata ir palielināta, bet sūdzības tā kā nav cilvēkam, es iztestot to visu situāciju, piedāvāju kādu mēnesi īso terapijas kursu, ar domu, ka paslikta nenāks. Bet kādai pusei, kuram nebija sūdzība, nekāds ir nemainās tiešām, tad asimptomātisks palielinājums, kas vienkārši jāvēro. Savukārt pusei, aptuveni pusei, pēkšņi notiek uzlabojums. Tā kā strūkla brīvāka, labāka un tā tālāk. Un tas liecina, ka cilvēks vienkārši pieredē. Un tad tas ir jārastē, jo čurāšana ir aktīvs process. Urinpūslis ir muskulis pēc savas būtības, un viņš saraujas, viņš strādā pie kā tās čurāšana. Ja viņš strādā pārslodzi, respektīvi, ja strūkla ir novājināta, tas nozīmē, ka tas nav labi tam muskulim. Un ilgtermiņā tas var izraisīt gan anatomiskas, gan funkcionālas, tā skaitā arī neatgriezeniskās izmaiņas, kas pasliktinās dzīves kvalitāti. Savukārt par to prostatas vēzi runājot, viņš vispār var, lielākoties viņš nedod simptomātiku. Ja viņš dod, tas jau pavēlu. Un tur viss balstās ap to sausumu PSA analīzē, un tālākiem izmeklējumiem. Par tām pie šīm analīzēm atgriezīsimies. Vēl gribu pirms tam, labi, sakāt, tad, kad ir tie simptomi parādās, visticamāk, tas jau ir tāds novēlots brīdis. Bet varētu teikt, tas ir iemesls atnākt. Tad jautājums, kad tad vajag iet pie tā ārsta, ja tie simptomi varbūt arī tādi nepamanām? Jo sakāt, gadu laikā kaut kādas izmaiņas parādās, nemaz nepiefiksē, ka kaut kas ir mainījies. Kas ir tas brīdis, kad vajag aiziet pārbaudīties arī tad, ja šķiet, ka viss ir kārtībā? Ja šķiet, ka viss ir kārtībā, pēc klasikas 40 gadiem vismaz
vidēji tas procesa adenoma sāk augt, tad plus mīnus reizi gada veikt sonogrāfiju, lai izvērtētu to izmēru. Un ir tāda lieta, kā atliek urīns, respektīvi, cik ļoti tas urīna pūslis iztukšojas. Ja? Bijuši daudz gadījumi, kad cilvēks saka, ka viņam it kā sūdzība nav, un pat objektīvi, teiksim, izmeklējums, tas trūklas ātrums ir normāls, bet pūslis pilnīgi neiztukšojas. Un viņš reizēm iztukšojas ne tikai uz 100 ml, bet reizēm ir arī litrus un pāri pa litram. Ja? Tā kā ir pilna hroniska retence, pareizi sakot, ja? Un ir jau neatgriezniskas izmaiņas urīna pūslī, bet viņš tā kā nejūt. Līdz ar to sonogrāfija ar atlieku urīnu, tas atlieku urīns, ka jauniem cilvēkiem bez simptomiem ir mazāk tā kā svarīgs un retekmes tur redzam, kāda izmaiņas. Bet principā tas ir tā kā šai ziņā tipiski, plus PSA. Jā, kur ir tas brīdi, tajā brīdī, kad pacients atnāk, vīrietis atnāk un ir novērojami šīs izmaiņas prostatā un ir tās aizdomas par prostatas vēzi. Kas tad ir tā pārbaude, kā viņi tiek veikta un vai tas ir arī sāpīgi vai nepatīkami? Dažkārt ir dzirdēts, ka negribās neiet pie ārsta, jo negribās kaut kādām nepatīkamām procedūrām. Nepatīkamākais, par ko visi satraucās, ir transrektāla sonogrāfija, bet to ir jātaisa tikai pie konkrētām indikācijām. Parasti ar parasto transabdominālu sonogrāfiju pietiek, lai izvērtētu to pašu prostatas izmēru un urīna pūšu pildījumu pat labāk. Savukārt par prostatas vēzi, atkal pēc tām rekomendācijām oficiālām, tas vecums ir 50 gadi, ja ģimenē nav bijis prostatas vēzis, pirmas pakāpes radiniekiem. Vai attiecīgi 45 gadu vecumā, tad bija. Ja? Bet pat mūsu klīnika mēs pagājušajā gadā, man liekas, pāris cilvēkus, kuriem vēl nebija 50 gadi, bet bija prostatas vēzis dēļ vēža izoperējuma. Un arī ir tas riska stratēģijas, tas novērošanas stratēģijas, kas balstās uz tā, kāds bija PSA līmenis 40 gadu vecumā. Ņemiet vērā, ka pat salīdzinot ar sonogrāfiju, tas PSA ir asins analīze. Tas ir sāpīgi, man nepatīk, bet idejiski tas nav nekas briesmīgs. Un viņš arī salīdzinot par to pašu sonogrāfiju, ko gandrīz nemaksā. Ja? Es parasti iesaku, un neesmu vienīgais, to pirmo PSA veikt plus mīnus 40 gadu vecumā, plus. Ja? Tad otro 45 gadu vecumā arī plus mīnus, un atkarībā no cipariem, un tad jau pēc 50 gadu vecuma. Tā kā pirmais solis varētu būt 40 gadu vecuma veiktu PSA. Un ja ir, tiek pie tās ziņas, ka ir prostatas vēzis, vai tas vienmēr nozīmē, ka tā ārstēšana paredzēs tādu smagu operāciju vai arī pastāv kaut kādas citas ārstēšanas iespējas, jo vienmēr, ja man šķiet, ka lielai daļai, ne visiem, bet lielai daļai cilvēku dzird vārdu operācija, liekas, ka tas kaut kas ļoti smags, jāguļās zem pilnas anestēzijas, ļoti grūts atkopšanās process un tā tālāk tā joprojām. Vai tas joprojām tā arī, tā ir arī prostatas vēža gadījumā? Operācijas laika pacients guļ, viņam nav smagi. Smagi ir urologam, kas operē. Pirmkārt, no PSA līdz diagnozi ir bijis garāks ceļš, to mēs šobrīd izlaižam. Bet zelta standarts joprojām skaitās ķirurģijā, prostatas operācijā. Ja. Ir arī riski saistīti ar to operāciju. Tas saistīti ar urīna nesaturēšanu, iespējamo, nav obligāti. Ar erektīlu disfunkciju iespējamo, jo pie prostatas iet nervi, kas nodrošina to erekciju, viņus var saglabāt, var nesaglabāt, var atkarībā no stadijas un situācijas. Tā kā arī tas pats grieziens pats par sevi arī reizēm psiholoģiski varbūt nav. Bet tikpat daudz cilvēku, kuri psiholoģiski saka, davайте izgriežat man visu, lai man tas nebūtu. Kas arī nevienmēr diemžēl ir iespējams. Tagad ir pieejami tas laparoskops operācijas pieejamas, kuram tas saturēšanas tas plus mīnus kāda izējas dati, cik liela bija prostata pirms operācijas, tur nav tik ļoti vienkārši. Tas nav tikai ķirurģijas, ka tādas atkarīgas. Bet idejiski 4-5 mazi griezieni, salīdzinot ar vienu lielu griezienu, tas atkopšanās daudz vieglākā un ātrāka un ērtāka pacientam. Ja? Alternatīvas ir staroterapijas, kur tā kā nav tas grieziens, un it kā nav tas tiešs muskuļu bojums potenciāls, muskuļu bojums, kas satur to urīna pūsli. Bet tad, kur tur ir radiācija, tur ir apstarošana gan urīna pūslim, gan blakus esošu organu. Mēs kā operējuši, tā kā man tas vairāk uz ķirurģiju akcentēts. Bet tāpat tās galvenā starpība ir tāda, ka pēc jebkuras prostatas vēža ārstēšanas ir iespējams recidīvs, tā kā slimības atkārtošana.
Ja tas recidīvs parādās pēc ķirurģijas, tad mēs to vietu, teiksim, varam apstarot, tā saucamo ložu. Ja? Un cilvēks tā kā, jā, ar zināmiem riskiem, bet, principā no vēža vismaz ir vesels, vismaz kāda varbūtība. Ja savukārt mēs uzreiz viņu apstarojam, un ir tas recidīvs, tad īsti izoperēt, teoretiski varam, bet man liekas, tas jau visi attiecas, jo tur baigi gan pati operēt, gan te ķirurgam grūti, gan arī pacientiem pēc tam diezgan grūti, un tās prakses, cik es sapratu, vairāk mazāk atteicās. Ja? Lielākoties. Līdz ar to, kamēr var operēt, tas atkal ne visus var operēt, ne visus vajag operēt, tas arī nav tik vienkārši. Bet idejiski tas zelta standarts tomēr skaitas operācija. Bet, vēzis ir vēzis. Starp citu, cik izplatīts ir prostatas vēzis? Daudz ir tādu pacientu? Daudz viņš ir pirmā vietā starp onkoloģiju vīriešiem, tā teikt, attīstītie pasaulē. Tur ir tā statistika vismaz. Un kādi ir tie pacienti, kas atnāk jau tādi, kas ir, kuros gadījumos, ja precizēt jautājumu, kāds gadījums atklāja vairāk tajā brīdī, kad ir profilakse, vai tajā brīdī tomēr, kad atnāk jau ar tām sūdzībām, kāda ir jūsu pieredze? Kā es teicu, tas prostatas vēzis pats par sevi sūdzības neizraisa. Jā, vienkārši tas gan vēzis, gan ļaundabīgs saudzes, gan labdabīgs saudzes, viņi bieži vien kombinējas. Jā, un cilvēks var atnākt dēļ sūdzībām, dēļ tās labdabīgas daļas, teiksim, tā prostatā. Jā, mēs redzam, ka paaugstināt PSA, saka, izapkārt konstatējam vēzi, un tā kā ārstējam jau attiecīgi tā. Ļoti dažādi, baigu novēlotas fāzes, teiksim, tas stadijas, relatīvi reti paliek. Ja? Bet tas, ka tas prostatas vēzis ir izplatīts, tas ir, no citas puses ir labi, ka viņš ir diezgan labi izpētīts. Un nāk, ja ķirurģija vairs nepalīdz, vai, teiksim, vairs jau novēlots tas moments, ja? Nāk jaunas zāles, kas nav spējīgas izārstēt, bet vismaz ir spējīgas paildzināt to dzīvi, saglabāt dzīves kvalitāti un tā tālāk. Tā kā tā. Tad no tiem 40 gadiem noteikti ejam tās pirmās PSA analīzes veikt, un tad jau tālāk skatāmies. Atkarība no. Jā, sazobē ar ārstu skatāmies, kas tālāk ir vai nav nepieciešams, vai tikai atkal pēc 5 gadiem tas pašas analīzes. Bija līdzīgas, bet nedaudz cits tēmas par urīnceļu veselību. Pieminēt arī par prostatu, ka tā arī ir tā, kas ietekmē, vai viss strādā tā, kā tam ir jāstrādā. Un tomēr kādas ir tās biežākās urīnceļu problēmas, ar kurām vīrieši vēršas pie urologa, un kas tur var būt pamatā, vai tā ir vienmēr tikai prostata, vai varbūt tās tur arī dzīvesveids, kas ir pie daudz kā mūsu dzīvēs atbildīgs. Urologi jau lielākoties ārstē urīnceļus, pēc savas būtības. Var tā, oficiāli nodalīt augšējos urīnceļus, apakšējos. Augšēji tas ir nieres, un kas ir līdz urīnpūsam ieskaitot, apakšēji attiecīgi viss, kas ir zemāk. No augšēji urīnceļi, es nerunāju par nieres vēzi, kas ir tā kā, ir vēzi jāopera, vienkārši. Ir nierekmiņi. Kas ir svarīgi, nierekmiņi nesāp. Kam ir viņi ir nierēs. Ja, redzam, atnāk cilvēki abus divu dzimumu. Kaut izkustēs laikam akmenis, sāp mugurā, nieres raģons. Ja pie nierekmeņa nerva audi, nerva gala nepienāk klāt. Ja. Nierekmenis niere sāp tad, kad viņš vairs nav niere, viņš iestrēs urinceļos, veidos nieres kolikas, diezgan intensīvas sāpes, lielākoties cilvēks izrauc ātru palīdzību un tā tālāk. Ja. Bet nierekmeņi, viņi veidojas. Par viņiem runājot, ir dažas anatomiskas īpatnības, kas ir lielākos ir iedzimtas, ja? Ir urinceļus, es domāju. Ir dažas vielmaņas slimības, tā pati podagra, ne jau pati podagra, bet hiperurikēmija, respektīvi, ka asinīs par daudz urinskābes, un ja tie urinskābes arī izgosnēs locekļus, ir tas podagrisks artrīts, un attiecīgi, ja par daudz tas arī sakrājas urinceļos, sakrājas izveidos nierekmiņi. Bet lielākoties nierekmiņu pacientiem nav konkrētas slimības, vienkārši slimības, kas ir iemesls. Ja? Tas ir, pie nierekmiņu veidos vienkārši tāpēc, ka ir. Ir zināmi riski faktori, ja? Tur jāskatās smalki, kā tas cilvēks individuāli, bet pa lielām pamata tas ir šķidruma lietošana. Jādzer tā, lai būtu vismaz 2 litri urīnā. Respektīvi, ja kāds
taisies tur skaitīt, ir jāskata nevis izdarts šķidrums, bet izdalīties. Ja? Jo atkarībā no temperatūras, svīšanas un tā. Skaitās, ka miera stāvoklī cilvēks kādu puslitru pa diennakti izelpo. Vai ko. Tad cik daudz jāizdzer? Ja mērķis ir 2 litri, tad puslitrs. Kāda 2,5? Cik jāizdara, tas ir individuāli. Kā cilvēks uzbūvēs, kā viņš tur kādu vielmaņu un tā tālāk. Ja? Bet tas ir mērķis. Tie 2 litri vismaz urīnā diennaktī. Otrais ir neaizrauties ar sāli. Ar parastu. Tik rekomendēs, man liekas, 5 grami diennaktī. Sāls, kā teiku ar, man liekas. Ja? Pašas tas vērma sāls, tie nierkņi neveidojas, bet tas liekas sāls viņam izdaloties ar urīnu, viņš velk līdzi citus sāļus, kas skauts jonas, kuriem varētu izveidot nierkņi. Un tās. Un plus atkal veselīgs dzīvesveids, mazināt lieku ķermeņa svaru un aktīvs dzīvesveids. Un tālāk, kas principā ir riņķi. Par apakšiem. Jā, tie nierkmeņi, kas vēl ir par tām urīnceļu problēmām, iespējām, ar ko jūs pie jums vēršās? Jā. Par tiem apakšējiem urīnceļiem. Pamatē tas viss, ja mēs runājam par vīriešu veselību, tas tepat saistīts ar prostatu. Ja? Ir tāda lieta, ka urīnpūša pāraktivitāte, nestarīšana un tādas lietas, bet vīriešiem tas diezgan bieži ir saistīts, tas ir sekas no prostatas palielinājuma. Un ārsti prostatu bieži vien mēs mazinām tos simptomus. Ir arī tas relatīvi retas kaut kāds traumas sašurinājumi urīna izvadkanāla, striktūras. Tas jau atkal tas tā kā, ķirurģiski labojamā diagnoze. Ja? Bet par lielām, ja mēs runājam, bez tas prostats arī tas urīnceļu infekcijas. Principiāli urīnceļu infekcija ir 2 veidi. Seksuāli-transmisīvi un vispārēji. Ja? Par tiem seksuāli-transmisīviem tā kā skaidrs. Ja? Tā kā tīpaši jaunie vīriešiem kaut tagad pieaug skaits, nevis mana prakse, bet principā tā kā Eiropā skaits, kad seksuāli-transmisīvas slimības pieaug arī vecākiem cilvēkiem, vīriešiem. Tātad, neizsakāt dzīvumu dzīvē, vairāki partneri, attiecīgi neizsakāt dzīvu ar vairākiem partneriem, tādas lietas. Bet par parastiem infekcijām, principā, jebkuri urīna attiecas traucējumi, urīnpūšļi, ja? Parasti vīriešiem tā urīnceļu infekcija tomēr paliek urīnpūšļu līmenī, līdz nieram retāk aiziet. Bet idejaski, jebkuri urīna attiecas traucējumi, palielināta prostata, tās pašas minētas struktūras vai kaut kāda iemesla dēļ, teiksim, neiroloģiskiem pacientiem reizēm gadās, kad pats pūslis, urīnpūslis netukšojas, pat prostats var vispār nebūt, teiksim, sieviete var gadīties, ja, bet pats urīnpūslis nevar sarauties, un tas jau tā kā hroniskā aizturē, un tas jau veicina to infekciju. Tad te varētu arī, izejot no šīs te atbildes, jau atbildes nākamā jautājuma tā kā nojaušu, un tomēr tādas urīnceļu problēmas šķiet tā stereotipiski gribas saistīt ar vīriešiem jau gados, tur senioriem ap 60 minu šobrīd vispārīgi, bet tie nav tikai šāda vecuma vīrieši, kuriem varbūt arī kaut kādas urīnceļu problēmas, tie varbūt arī jauni cilvēki. Sanāk, ka jā, ja mēs pat neņemam kaut kādas tur retākās iedzimtas lietas, īpatnības un tā tālāk, vai neiroloģiskas iedzimtas, traumas sekas un tā tālāk, jā, kā es minēju, gan seksuāli-transmisīvas slimības, tā kā noveco, teiksim tā, gan arī kaut kāds prostatas palielinājums, pat ne tik ļoti tilpuma ziņā, bet simptomu ziņā, jo jaunākais vīrietis, kuram bija rakstījis tas zāles, man liekas, bija 19 vai 20 gadīgs, nebija citas izvēles, nav tik ļoti daudz to zāļu, un viņam tieši palīdzēja, tā kā, varbūt tas bija saistīts vairāk ar kādu hipertonusu tajā urīnpūšu kakliņā, bet šā vai tā. Respektīvi, arī jaunāki vīrieši, tur 30 plus gadnieki, šādi tādi atnāk ar tipiskiem simptomiem. Tipiskas zāles, LPH, prostas zāles viņam palīdz, tad secinājums ir diezgan loģisks, ka viņa tāda vecuma jau var attīstās tas prostas palielinājums. Virzoties, parunāsim vēl par tādām vispārīgu vīriešu iešanu pie ārstiem, bet vēl pirms tam par viņu reproduktīvo veselību. Jo tas arī ir viens no jautājumiem, ar kuru var vērsties pie urologa. Kāda ir jūsu pieredze, vai varbūt tās zinat tādu vairāk vai mazāk tādu kopainu Latvijā? Cik bieži vīrieši saskaras ar tādām auglības problēmām un kas tur ir tie galvenie cēloņi? Tur ir tā, ka auglība, kā
norma un neauglība kā diagnoze ir pāru diagnoze. Mēs varam runāt par neauglību, ja pārim gada laikā neiestājas grūtniecībā ar nosacījumu, ka ir regulāra dzīvuma dzīve un attiecīgi bez kontracepcijas. 30–40% gadījumos mēs nevaram paskaidrot, kāpēc vai tas spermogramma, respektīvi spermas analīze ir izmainīta, vai kāpēc pat ar plus-mínus normālu spermogrammu neiestājas grūtniecībā. Ne visu mēs esam izpētījuši. Un tādiem specifiskam, labam lietam ir varikocēle, kas ir vēnu paplašināšanās parasti ap kreiso sēklnieku. Kāpēc tā ir laba diagnoze? Tāpēc, ka mēs varam viņu viegli konstatēt, vismaz ar rokām. Ja? Mēs viņu varam diezgan viegli ārstēt, vai no ar zālēm, vai no ar operāciju. Un tā ārstēšana dod rezultātus. Ar nosacījumu, ka ir neauglības fakts un ir izmainīts spermogramma. Jo ne jau jebkura varikocēle jāārstē, un jo vairāk jebkura varikocēle ir jāoperē. Ja? Bet principā, ja ir neauglība, ir varikocēle, ir izmainīts spermogramma, ārstēt varikocēli mēs drīzāk panākam kaut kādu uzlabojumu. Bet arī bieži vien tā varikocēle nav vienīgais neauglības. Tas saucamā vīriešu faktora iemesls. Ja? Citādi, atkal mēs atgriežamies pie veselīga dzīvesveidā, jo neveselīgs dzīvesveids, aptaukošanas, tur kaut kādas slimības, tur vairāk dziedzera, cukura diabēta un tā tālāk, izmaina arī dzimumu hormonu balansu. Ja? Tie toksiskie faktori, nevis kolektīvi toksiskie, bet vides toksiskie, smēķēšana, alkohols, radiācija, krāsvielas, naftas produkti, līmes. Respektīvi, principā plus-mínus acīm redzamas toksiskas vielas. Jā. Vai domājot par reproduktīvo veselību, par auglību, arī par erekciju, vai ir, vai ir kaut kādi vēl citi signāli, citas pazīmes, kam pievērst uzmanību, kas var liecināt par to, ka ar tādu reproduktīvo veselību ir kaut kas nav kārtībā, vai tas vienmēr ir saistīts ar erekcijas problēmām, vai varbūt tās ir vēl kaut kādas citas pazīmes, kam vīriešiem ir jāpievērš uzmanību un kas var likt, pievērsties savai veselībai. Vai tas ir galvenais saistīts ar erekcijas problēmām? Tas ir ilgs jautājums. Auglība ir atsevišķa, erekcija ir atsevišķa. Tas bija saistīti procesi. Ja? Bet, ja mēs runājam par erekcijas lietām, erekcija tā ir varbūt pazīme, ka tas varbūt sekas, ka kaut kas nav kārtībā. Jo principā, erekciju nosaka 4 lietas – asinsvada, nervi, hormoni un galva. Ja? Galva, prāts, jā. Ja cilvēks ir, sāksim ar sākumu, ja, tad par asinsvadību runājot, tas ir, visi tā kā plus-minus skaidri riski, kas bojā asinsvadus. Smēķēšana, hipertenzija, cukura diabēts, holesterīns un tā tālāk un tā tālāk. Nereti, es domāju, tie anatomiski nervi, sākot ar to pašu diabētu, beidzot kaut tur sekām no galvas traumām, mugurkaula traumām un tādas lietas. Mugurkaula, ne traumas, bet spondilozes, tādas neiroloģiskas lietas. Hormoni, tas ir tie dzimuma hormoni, bet viņi arī, reizēm atnāk cilvēki, kam doktori man laikam zemes testosterons, kāpēc es domāju, kur ir analīze, nav analīze. Es vienkārši jūtu bezspēku, tur nav noskaņojums un tā tālāk un tā tālāk. Bet, depresija un izteikšanas sindromam var arī testosterons būt normāls. Tas tā kā nav vienīgais. Lūk, ceturtais tā minēta galva, respektīvi, ja cilvēks ir noguris, ja viņš maz guļ, daudz strādā, tur viss, kas par sevi var izdomāt to iemeslu, tas tā kā tas nav vienīgais hormoni un, uroloģija šaura nozīme nav vienīgais, kas ietekmē erekcijas, kā teiksim tā. Kurš tad ir tas brīdis, kad ir jāiet pie ārsta, nevis tas ir tie dzīvesveidi kaut kādi faktori saslēdzās un vienkārši, tas ir šodien tāda diena no sērijas. Kas ir tas brīdis, kad tomēr ir vērts aiziet pie ārsta un painteresēties un mēģināt noskaidrot, vai kaut kas ar veselību. Tieši tā kā ar erektīvu funkciju.
Nu, kā cilvēks nobriest, jo redzēt, par erektīlu disfunkciju pa lielam ir kaut kā sekas. Ja cilvēks ilgstoši neārstējas to pašu diabetu, hipertēzi un tā tālāk, vai to pašu depresiju, respektīvi kaut kādu stāvokli, kaut agrāk vai vēl viņš saskārsies ar to erektīlu disfunkciju un atnāk pie urologa. Un, tā kā mēs no otra gala, sākot ar sekām, nevis ārstējam gluži to hipertēzi, bet novirzam viņu pie īstiem speciālistiem, lai to visu, laikam, teiksim tā, cik tā asinsvadi ir nosmētīta pa 40 gadiem, teiksim, cik viņi paliks nosmētīti. Ja? Bet vismaz viņi neprogresēs, viņš atmetas smētēšanu, lieto zāles un tā tālāk. Jā, tā kā, principā, šajā ziņā parasti cilvēki nāk jau tad, kad ir jau kaut kādas problēmas. Bet vai ir ieteicams arī kaut kādas, labi, skaidrs ar prostatu mēs runājam, tur no 40 gadu vecuma, vismaz tās PSA analīzes taisīto testu, tas ir tāda profilakse saucamā. Vai arī saistībā ar reproduktīvo veselību ir kaut kādas profilaktiskās pārbaudas vīriešiem, ko vajag veikt vai nevajag, vai, kā sakāt, nobriest ar kaut kādu situāciju, ar jau esošu problēmu, nobriest un tad drīzāk otrais variants. Tādu dzelžainu rekomendāciju laikam nav. Ja, teiksim, atnāk jauns cilvēks, bet mēs konstatējam pie ārējas apskates, ka, teiksim, tie sēklinieki ir tilpumi mazāki, mēs tā kā jau nojaušam, ka tur varētu būt kaut kas, un ja pat viņš ir 20 gadīgs, kas vēl nepadu kādu ģimeni, tā kā informējam viņam, kā tur, jāskatās, jādomā, tur varbūt jāpaudas un tā. Citādi, profilaktiski, ja mēs runājam par auglību un šīm lietām, tā ir tas klasiskā, pamata analīze spermogrammas, bet viņi ir šausmīgi mainīgi. Reizēm atnāk jaunie vīrieši, kas tikai plāno vai domā plānot ģimenes pieaugumu un grib nodot to spermogrammu, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Tā tas nestrādā. Pirmkārt, spermogramma ir diezgan mainīga analīze pat par sevi. Ļoti daudz faktoru ietekmē, un ir tāds, slavens urologu starpā pētījums, ka pētīja spermas kvalitāti vīriešiem, kuriem ir jau piedzimuši bērni veseli, un pēc gada laika viņi pētījuši to spermogrammas, sekoja līdzi. Un tur tas kvalitātes svārstvies ļoti. Līdz ar to, ja cilvēks atnāk un spermogramma būs laba, bet tā spermogramma ir kā virsotne no aizberga, tur ir ļoti daudz analīzes papildus. Ja būs tā spermogramma laba, tad tas nenozīmē, ka viņš ir auglīgs, teiksim tā, un otrādi. Pēc tam ne jau visi vīrieši, kas kļūst pa tēviem, nodot tas spermogrammas. Ja tas spermogramma, nezinu, es pilnīgi ideāli spermogrammas redzu, man pat prāta nav sava statistika, bet labi, 5% gadījumā. Kaut kādas izmaiņas, tīpaši 20 gadnieki parasti nedod spermogrammas. Tas ir kaut 30 plus vīrieši, kā mūsu sabiedrība. Un tur kaut kādas izmaiņas vienmēr ir. Un es saku, ka, ja nav tas neauglības fakts, tur šai ziņā tur galvenais resurs tomēr ir sievietes vecums. Ja teiksim, pāriem ir abiem 40 plus, tad labi, tu var sarunāt par to pusgadu, nevis gadu, ka tas ir formāli. Ja? Jo tomēr tas resurs ir ierobežots šajā ziņā. Bet principā tur jāskatās, jādzīvo veselīga dzīve, pilnvērtīga, un tad ir atkarība no jāskatās. Starp citu, kā minēt, tas sievietes faktors lielākajā daļā gadījumu tomēr ir tas noteicošais pāra auglībā. Bet cik liela loma, ir iespējams atbildēt, cik liela loma ir vīrietim? Cik gadījumos tas galvenais iemesls ir tas, ka vīrietim nevar būt bērni, ka viņš ir tieši neauglīgs? Ja mēs redzam, ka tajā ejakulāta spermatozoidu nav, tad skaidrs, ka vīrieši ir šai ziņā vainīgs. Bet tāpat, ka, teiksim, nezinu, es neesmu ginekologs, paldies Dievam, bet, teiksim, ja nav ovulācija, tad skaidrs, ka sieviete. Citādi, kurš tur parametrs ir izšķirošs, tas diezgan grūti saprast, un tas, konkrēta individuālā pārējā var tā kā minēt plus mīnus, kurš ir vainīgs. Bet atkal, kā es teicu, ka tā ir diagnoze, un tas pāris arī tiek galā. Vajadzētu tikt galā. Cik ir nosacīti tas atgriezenisks, tā neauglības problēma? Ir kaut kas, ko var darīt, lai analīzes, teiksim, tā ir ļoti sliktas un vajag uzlabot, lai vismaz mēģinātu. Ir kaut kādas, ko var darīt? Jā, ir vēl lieta, ka mākslīga apaugļošana, bet apaugļošana ne tikai pati procedūra, kad satiekas divas šūnas. Bet ir analīzes, izmeklējumi, terapija, kas mēs uzlabot
kaut slikto, bet kaut cik uzlabotu spermogrammu, jo maksimāla apaugļošana, kā es minēju, tas ir veids, kā lai satiktos divas šūnas. Kas tur tālāk būs, to mēs īsti zinām, nezinām, bet tā. Ja, un jo skaidrs, ka jo labāks ir izies materiāls, ja, ar ko embriologi strādā, jo ir labāk. Līdz ar to mūsu uzdevums maksimāli uzlabot, cik mēs varam to sākumu, teiksim tā. Domājot vispārīgi par tādu vīriešu interesi rūpēties par savu veselību. Daudz dzirdam apkārt, ka sievas ir tās, kas mudina, vai dzīves biedrenes ir tās, kas mudina aiziet, vai pat veids vīriešu vietā to pierakstu, jo zina, ka pats nepiezvanīs. Un tam līdzīgi, kā jūs redzat praksē, joprojām ir tā, ka tie vīrieši jāvelk gandrīz pie ārsta ir, vai varbūt tās ir tās izmaiņas, un paši jau sāk vairāk domāt, paši nākt un rūpēties par to savu veselību. Ja, joprojām ir vīrieši, kas nāk, tā kā sievietes ir aiz durvīm, ja, sievas, ja, bet grūti pateikt. Es domāju, ka jebkura vecuma ir dažādi cilvēki. Reizēm atnāk jaunieši par mani, kas ir, nezinu, ar kaut kāds apsartums vai tur iesāpējies pirms 2 nedēļām kaut ko tur sānā, un viņš jau atskrīt pie urologa. Vai tikpat veids atnāk jau ar kādiem, nezinu, tur jaunatnēm bijušas specifiskas slimības, kaut kādu infekciju, teiksim, jā, kas viņš mocās jau 2-3 nedēļas un tikai tagad atnāca. Un otrādi viens otrs atnāk, tur 60 gadnieks, kuram bija 2 analīzes mūžā, uztaisītas vispār, jā. Cits atnāk, ka viņam apīte ar visām izmeklējumiem, pa gadiem, pa slāņiem un tā tālāk. Jā. Tā kā cilvēki ļoti dažādi. Un arī, teiksim, kad attieksme pret savu veselību. Reizēm tur 65 gadnieks saka, ka viņu iespējams ir vēzis, jāizmeklējas, tudā, un viņš saka, ka, doktor, ko jūs ņematies? Cik man tur dzīvot palika? 65 gadu vecumā, jā. Cits 80 gadnieks atnāk ar to pašu mapīti, jā, un doktor, tik vēl ļoti gribētu padzīvot, lai būtu viss labi. Tā kā, ļoti dažādi. Man nav precīzi statistikas, bet es domāju, ka jebkura vecuma ir dažādi cilvēki. Protams, arī sievietes dažādi izturas par savu veselību. Bet, izmantojot iespēju, ka jūs esat par vīriešu veselību. Kas ir tie iemesli, kāpēc atliek varbūt to ārsta vizīti vai tā kūtri un ļauj tai dzīves biedrei pierunāt aiziet? Kāpēc varbūt vīrieši tā? Tas jau nav urologam jautājums, bet ģimenes psihologam drīzāk. Es nevarošu atbildēt. Stereotipi laikam, ka vīrietim nekas nesāp. Tu tikai ar ziļonku var pasmērēt, jebko pats sadzīs. Laikam tā. Ja nopietnāk, tas laikam nepietiekošā informācija, ja? Ka, ja man atklāja slimību, arī psiholoģiski barjeras, ka man atklāja kaut kādu slimību, tad es vairs nebūšu vīrietis, vai nebūšu, nav jau kauns, un jau nav jau nevīrišķīgi būt slimam, drīzāk nevīrišķīgi tā kautrēties, neārstēties un neko nedarīt. Drīzāk ir problēmas, viņu risina, ir slimības, viņu ārstē. Laikam tā. Kāds tad varbūt būtu jūsu iedrošinājums vai ieteikums tiem, kas, varbūt, kā teicāt, ir pacienti, kas 2 reizes savā mūžā ir veikuši kaut kāds pārbaudas un nāk kaut kad? Varbūt ir kāds, arī minējāt iepriekš runājot par to, ka ir jānobriest par kaut kādiem jautājumiem runāt. Kas varbūt būtu tas jūsu ieteikums vai pamudinājums tiem, kas ir kaut kādā brīdī piefiksējuši, ka kaut kas varbūt nav, vai aizdomājušies, vai gribētu aiziet pie tā ārsta, bet nav nobrieduši vai nonākuši līdz tam kaut kādam iekšējam impulsam, ka tagad jāiet. Ko jūs ieteiktu? Iziet iepriekš teikt, ir veiksmīgi jāprecās. Lai ir stimuls ārējais. Ja? Nav jau katreiz slimības. Ja ir kaut kādas šaubas, jāatnāk pie specialista, pie jebkuru slimību runājot. Ir tagad jāizrunā. Citādi
precizēt jautājumu. Es pasaudēju domu. Kā mudināt tos, kas gribētu, varbūt, bet nezinu, baidās kautrēs, jo, kā jau arī, pat tās arī minējāt, ar kaut kādām iespējamiem tādiem stereotipiem. Tā vīriešu veselība. Izglītot, jo pa lieliem, kā mēs te runājam par vīriešu veselību, pa lieliem ir divi pamata izmeklējumi PSA analīze, sakot ar kādu vecumu, un sonogrāfija. Viens no otrs nav nekāds ne dārgs, ne sāpīgs, ne kāds tur pazemojošs, nezinu. Un jau atkarība no jāskatās, kas tur ir, kas tur nav. Ko parāda tad tālākais ceļš, jo tad katram ir individuāls. Noslēgumā vēl viens jautājums. Kas būtu tas, ko jūs ieteiktu katram vīrietim, neatkarīgi no vecuma, par ko padomāt, ko darīt ikdienā, tādas ikdienišķas darbības, kā par sevi parūpēties? Pieļaut, tas varētu būt arī vairāk saistīts ar to pašu dzīvesveidu. Kas ir, ko jūs ieteiktu, tās, 2-3 lietas, kas katram būtu jāpatur prātā? Nekas jauns, revolucionārs man nav ko teikt. Veselīgs dzīvesveids, aktīvs dzīvesveids, kā sportošana kaut kāda mazināt, tauku masu, tā kā vismaz uzturēt muskuļu masu, miegs, jo testosterons mums ražots ir pa naktīm. Tā kā jāguļ pirmkārt tas vismaz 6-8 stundas, plus mīnus, pēc tam pa naktīm. Un atbilstoši slodzi, teiksim, ja cilvēks ir pārguļis vai fiziski strādā, tad, ka viņam ilgāk ir jāguļ. Kamēr jauns to var izturēt, bet tad nē. Šķidrumu lietošana, tas ir gan urinceļu ziņā, gan nierakmeņu ziņā. Arī tā kā noderēs, tas atkal grožas ap to uzturu veselīgas dzīvesveidu. Un laicīgi izmeklēties, tāpat sonogrāfijas un PSA analīzes. Kā sakāt, tas nav nekas tāds nesāpīgs, ne dārgs, un arī tas izmeklējumi jau arī tādi diezgan raiti. Ja daudziem šķiet, ka tas prasa ļoti, ļoti daudz laika tur aizbraukt, izdarīt, un tas varbūt arī kādam ir attaisnojums, kāpēc nedarīt, jo tas man prasīs daudz laika. Ka pusgadu jāgaida vai 2 gadus jāgaida, es nekomentēšu. Bet pats izmeklējums par sevi nav tur stundām ilgs, tas ir vienkārši ātri izdarāms. Tas tomēr ir stāsts par veselību, kaut vai sevi nomierināt, ka viss ir kārtībā un pēc ar ārstu var nākamā. Vai laicīgi konstatēt to kaut ko un laicīgi tātad ārstēt. Jā. Labi, Andrej, mēs tiešām izrunājam ļoti nelielu daļu. Šeit var runāt par katru atsevišķu vēl. Man šķiet, katrā jaunā epizode 30-40 minūtes. Bet tāds neliels, tāds kompakts ieskats par tādām galvenajām iespējams lietām, par ko padomāt vīriešiem. Šodien esam ar to tikuši galā. Vēlreiz paldies mums par sarunu. Paldies arī jums, ka skatījāties un klausījāties mūs. Šo podkāstu Veselīgas sarunas epizodi meklējiet portālā TV3LV, kā arī mūsu YouTube un Spotify kanālos, kur arī atradīsiet iepriekšējās epizodes. Bet mēs tiekamies jau nākamreiz, kad kopā ar kādu citu veselības centra apvienības speciālistu spērsim nākamos soļus tuvāk veselībai. Paldies!